Čau visiem! Šī ierastā svētdienas sērija, bet šī būs bišķiņa savādāka un daudz īsāka. Principā šitas ir oficiāls paziņojums manam lielajam ziemeļu piedzīvojumam. Un pasauļie skatītāji nevienreiz vien par to ir dzirdējuši, bet es īsumā izstāstīšu visiem tiem, kas tikai tagad pieslēdzas pie mana kanāla. Es dažus gadus atpakaļ nopirku šito te Ferrari krāsas mašīnīti. Toyota viņu uzražoja 2000. gadā 1,3 litru benzīns. Es to mašīnu nopirku tikai tāpēc, ka viņa bija vislētākā tirgu un man vajadzēja kaut ko braukt uz mazām haltūriņām. Tā kā es tur pārsvarā vadāju malku instrumentus un citas saimniecībā noderīgas lietas. Tāpēc es arī vispār neko viņam darīju līdzi, un tieši tāpēc jūs arī redzat, ka te krāsa lobās nost, un es par to nekad nav uztraucies. Bet, kā izrādījās, viņš ir diezgan dzīvelīgs, jo nu jau viņš iziet otrais apskat, un vienīgais, ko viņam atrāda, bija tas, ka ir slieksnis izpujas. Un, ja tīri tehniski skatās, viņš ir nobraucis tikai 170 000 kilometrus, un, protams, šitīk vecai mašīnai īstenībā, ja viņi grib pacelt normāli, baigi daudz iegāžu naudu, un es viņu nopirku par 10 000 kronām, jeb plus mīnus tas tagad ir kaut kāda 800–850 eirika, bet es ar viņu esmu nogājis 3 gadus, un īstenībā tagad ir tāds baigais jautājums, vai vienkārši man ļaut viņam nomirt dēļ rūsas, vai arī man viņu bišķiņu pacelt augšā. Jo, piemēram, pēc kaut vai tā paša krāsa, ko jūs redzat, kas te lobās nost, nu, tas ir diezgan dārgs pasākums, ja viņi tāpatās mājas apstākļos nokrāsot, vai ne? Kaut vai šitie paši nelaimīgie lukturi, nu, viņus vajadzētu tagad nomainīt, jo šie jau ir atjaunot vairākas reizes un pārlakot, un tik un tā viņi katastrofa. Bet vai es tagad gribu kaut kādas 3,5–4 tūkstoši kronas viņai ieguldīt, ja es to mašīnu nopirku pa 10 000? Lika padomāt, vai ne? Un tādēļ es izlēmu doties ar viņu vienā lielā pēdējā piedzīvojumā. Bet, protams, šitik vecai mašīnai vairs nevar būt nekāds garantijas un uz viņu nevar 100% vairāk paļauties, tāpēc, ka tomēr 25 gadi pagājuši un tā kaut kāds rādžišs sāk streikot, tā vēl kaut kas pa sīkumiem, bet uzticēties īsti viņai nevar, un tieši tāpēc šitas viss saucās lielais ziemeļu piedzīvojums. Sākotnējais plāns mums bija pavisam savādāks. Plāns bija tāds, ka mēs ar Bratanu vienkārši atstāju ģimenes mājās un braucu uz tālāko Eiropas ziemeļu punktu, kur tu vari aizbraukt ar mašīnu. Tāpēc, ka mums ar Bratanu katram ir savu ģimeni un viņam vēl ir savs bizītes tagad jauns, un bija doma tāda, ka mēs vienkārši atrausies pa pilu programmu, un tāpēc, ka mēs arī naudiņu nevar atņemt ne ģimenei, nekam citam, tad tas pēc iespējas lētāk tiks viss darīts, un tāpēc arī brauc ar šito veco mašīnu. Bet ir sanācis tā, ka ir sanācis, un diemžēl Bratanam galīgi nesanāca ar šito pasākumu, bet ja jau es esmu nolicis datumu un nolicis bišķiņu naudiņu tam nost, tad piedzīvojumā tik un tā jābrauc. Un, kad šito visu pateicu Mārtiņam, viņš divreiz nenobādāms uzreiz piekrita. Tā nu sanāk, ka diemžēl lielā piedzīvojumā nebrauks es un brālis, bet brauks es un Mārtiņš. Mārtiņ, ja jūs zina no hobiju sērijas un no daudziem citiem video, kuri šik pa laikam ir paspīdējis. Un Mārtiņš tāpat, ka esi pietiekami duls uz visādiem pasākumiem, un es domāju, ka mums kopā būs baigi jautri. Un visu mūsu lielo plānu es izstāstīju dažas sērijas apakaļ, tā kā, ja tev interesē, var droši tur noskatīties, bet burtiski pārsteikumos mūsu lielais plāns ir tāds. Mēs ar šito veco bitīti aizkratīsies līdz Kirkenes, kas ir gandrīz uz Krievijas un Norvēģijas robežu, un tur mēs bišķiņi atpūtīsies pēc 2000 km nobraukšanu, un pēc tam mēs brauc uz Nordkapu, un pēc tam no Nordkapu mēs brauc uz Trums, jo mēs nekad nav bijuši tik augsts ziemeļos, un pēc tam pa visiem tiem seni kraudiem mēs brauc lēnā garā lejā uz Lofotu salām. Tur pa ceļam sanāks gan Senoji, gan kas tā otra bija Andoja laikam. Karača visi seni kraudi mūsēja pa ceļam. Pēc tam mēs izbrauks cauri visām Lofotu salām, patusēs bišķiņi pie Saltstraumen, jo tur tas skats pagājušais bija tik iespaidīgs, ka es gribu redzēt to pīķu lielos atvars. Un pēc tam mēs pa krastu maziem celiņiem kratīsies lejā, kamēr nonāks līdz Atlantijas ceļam. Un es ļoti ceru, ka mums sanāks laiks, jo mūsu ir atkal uzaicinājuši uz baigi superīgo pasākumu Olesundā, bet kā īstā vecpuiša piedzīvojumā mums nav baigi ieplānots absolūti nekas, mums ir tikai pielikt pieturspunktu un aptuveni datumu. Ja mēs gribēs, mēs apstāsies pamakšķerēt, ja mēs gribēs, mēs uzkāps kādā kalnā, tieši tagad tam ir jābūt piedzīvojumā. Tāpēc, ka vienīgais, kas mūs reāli ierobežoja, protams, kā vienmēr nauda un laiks. Kopā šitais 10 dienās mums aptuveni ceļš vedīs 6000 km. Un ar šito veco smuko mašīnīti nobraukt 6000 km, redzēs, kā būs. Mans sliktākais variants, ja viņš kaut kur noplīsīs, tad vismaz jums būs interesants kontents, vai ne? Ja jūs kaut kur redzat šito veco Ferrari krāsas mašīnīti ar šito te
super profesionāli uzlīmēto burbuļaino uzrakstiņu, tad droši pasveicina mūsu, uzmindžina auguņiem, uzpīpina vai kaut ko tādā garā. Lai gan es to visu filmēs un man laptops būs līdz, bet es neticu, ka man būs pietiekami daudz laiks izklaidēties un to visu editēt. Es tādus interesantākos momentus centīsies parādīt TikTokā un Facebookā, kā arī mūsējā Facebook grupā Dzīve Norvēģijā. Tagad, ja tev interesē, var droši piesakot tur visur. Un visiem jauniem sekotājiem droši paskatās manējo kanālu uz apakaļ. Tur ir vairāk kā 60 sērijas par un ap Norvēģiju. Un visiem pārējiem tiekamies pēc pāris nedēļām, kad es jums parādīšu visu šito jautro piedzīvojumu.